Jā, sveiki. Nu nākat līdzi. Jūs esat tas... Jā, Džeks Daniels. Nākam šeit uz otro stāvu. Daniela kungs. Nu, kaut kas nestrādā. Kaut kas nestrādā durvīm. Jā, ko es... Durvīm tikām galā. Jums tās durvis baigi iekramējušās, ka tos nav neviens taisījis. Varbūt varat pastāstīt nedaudz par sevi, kas jūs esat, ko notiek, iedzimāt bērnību, savus, kā vispār jūsu dzīves stāsts? Nu, man dzīves stāsts sākās tālu, 33 gadus atpakaļ. Nu, ierados šajā pilsētā uz jauniem plāniem. Savā dzīvē sākumā biju, ar mašīnām nodarbojos, strādāju iekš Benijs. Visā strādājāt? Ja Benijos, Redrainā, bet tās abas divas vietas nobankrotēja un tagad esmu jaunos mečos. Tālāk uz savu braucējiem vai? Jau mazliet apnīk. Zinu, vai kaut ko jaunu arī pamēģināt savā dzīvē. Cik kaut kāda kriminālā vēstura? Šajā pilsētā? Jā. Īsti nē. Tikai vienreiz bija sabiedriskie darbi. Par to sabiedriskie darbi? Nē, tu ar kolēģi autoservisā sakāvāmies un policijas darbinieks redzēja to un piešķīra. Tas ir labi, tas ļoti labi, ka jums nav nekādu štādu rekordu, jā, ar kaut kādām sliktām lietām. Jā. Vēlējos jautāt, kāda jūsu motivācija nākt strādāt LSPD? Ko jūs vēlaties sasniegt, vai kāda vispār tā ir motivācija, ko jūs gribat no šī darba? Es vēlos pasīties, kā jums te viss uzbūvēts, tā kā jau no pašiem pirmsākumiem un tā uz augšu. Karjeras iespējas. Paskatīties, ko jūs varat piedāvāt. Labi, kā jums ir stresa noturība, jo šajā darbā ir ļoti daudz tādu, kuri mēģina... Atvainojos, man rācija runa? Kā nedzird? Kā jums ar stresa noturību, ar provokācijām? Jo šajā darbā būs ļoti daudz jānotur. Saprot. Būs ierocis un būs jānotur ierocis. Nedrīkstēs viņu tā lietot, ja, ka es tagad gribu un tagad lietošu. Jā, saprot. Situācijās ir jābūt pacietībai, izturībai. Ja? Kā jūs atbildēsiet uz provokācijām? Redzēs, ko otra puse piedāvās. Ja otra puse piedāvās sadarboties, tad sadarbošos ar viņu. Ja nē, tad aizsākšu roka dzeužas un piemērošu sodu. Labi, tas ir vairāk jau jūs jau iemācīs, kā visu darīt un ko mēs darām katrā situācijā. Tas bija vairāk jautājums par tādiem, zināt, jūs patrulējat un jums brauc klāt visu laiku un jūs ķircina, jā, vai kaut ko tam līdzīgi. Tādus vienkārši vajag aizturēt un uz 5 dienām cietumā kā minimums. Ja cilvēks nesaprot, tad tā ir viņa vaina. Labi.
Nākamais jautājums, kāpēc policijai jūs esat vajadzīgs? Kāpēc LSPD ir Īsti neesmu domājis par to, bet man tas šķiet, ka daudzi zina man pilsētā, tādēļ tā, ka es biju strādājis autoservisā, bet īsti nemācēšu atbildēt. Labi, tā ļaujiet pastīties papīros, ko vēl labi jums varētu pajautāt. Jā, nākamais jautājums. Kāda ir jūsu attiecības ar apreibinošām vielām, ar narkotikām, alkoholu un visu pārējo? Alkoholu varbūt šādi tad palietoju. Zinu, kad ir piekdiena, sestdiena, tā. Jā, policijā svarīgi, ka jūs piekdienā palietojat un tad nenākat maiņā un nedarat šeit kaut kādas trakas. Nē. Es esmu ļoti atbildīgs pret darbu. Sakat, lūdzu, vai jūs esat bijis pie ārstiem, jūs kādas medicīniskās izziņas? Nē. Nē. Bet kādas jums attiecības ar mediķiem? Kādā ziņā? Labas, sliktas, nezinu, jūs tur varbūt jums kaut kādas, nezinu, draugi medicīnā kaut kāda strādā par ārstiem, varbūt jūs tur nezinu. Nē, nav neviens. Kā jums ar fizisko sagatavotību? Diezgan normāli. Paskriet varēsiet? Domāju, ka jā. Jo tad būs daudz jāskrēda pakaļ visādiem Visādiem tarpiņiem, jā. Jā, būs pagrūti. Esat lietas kursā par LSPD inventāru un to nodošanu trešajām personām? Pasāsiet vairāk? Respektīvi tā, ka jums ir dienesta ierocis un jūs viņu iegādājaties varbūt vēl vienu kaut kādu ieroci vai kaut kādu LSPD ekipējumu un nododat to trešajām personām. Kas nav saistīts ar policiju, ja? Protams, jā, kurš nav nekādīgi saistīts ar policiju, respektīvi jūs parādat sevi kā korumpētu policistu no vienas puses, tā ir kā kukuļdošana, kukuļņemšana, respektīvi jūs esat lietas kursā par piemērotiem sodiem tādiem policistiem. Es esmu dzirdējis kaut ko par to, par jūsu bijušajiem darbiniekiem. Jā, ir mūsu bijušie darbinieki. Bruno laikam bija tāds. Jā, respektīvi, viņš vēl tika laukā sveiki ar tādiem minimāliem zaudējumiem. Viņš parādījās vēlāk pilsētā ar pilnīgāko nulli, bet ir citi, kuri ir mūža ieslodzījumā. Jā, tas mūža ieslodzījums ir mūža ieslodzījums, jums jāsaprot. Jā, saprot. Nevēlamies pieņemt darbā cilvēku, kurš dod par abi un par kreisi dod ieročus. Jā, respektīvi ir korumpēts un mēs tādu nevēlamies, ka tas ir liela zaudējumi gan pilsētai, gan LSPD. Gan drošības ziņā. Jā, gan arī drošība ir zem jautājuma zīmes. Tieši tā. Labi. Es jūs pieņemu darbā, jūs būsiet kadets. Nē, saprastu, ja jūs pateikt, pieņem darbā, jūs esat policijas priekšnieks, tā būtu uzreiz labāk. Es saprotu to, ka es kadets būšu. Jā. Jums ir jāsaprot, ka jūs esat kadets līdz brīdim, kamēr atbildīgs par jums policists nepaziņos, ka jūs esat gatavs vai ne, ka jūs esat gatavs jau nākamajai pakāpei. Kadeta laikā, būdams kadets, jums nebūs nekādu ieroču, tādu šaujamieroču. Ja nemaldos, jums maksimālākais, kas būs, tas ir teizeris. Ja? Iesaku jums, kamēr būsiet kadets, maksimāli daudz mācīties, braukt uz situācijām, vērot malas, kā viņas tiek veidotas, kas tiek darīts un tā tālāk. Un tad tālāk, ja virsnieks, tad jau... Jā, bet man ir tāda problēma, kad es
tā pārsvarā esmu uz vakariem. Maz būt, ka ļoti vēlos vakaros. Tur ļoti vēlos tur pēc 12 vakarā. Bet tas ir reti, bet maz būt pa... Jā. Ziniet, vēl ir tā, ka mums arī ir detektīvu tāds kā grupējums policijā. Varbūt jums ar laiku iepatiksies, un jūs varbūt vēlēsieties vairāk pavadīt savu laiku kaut kur krūmos, novērojot, nu saprotat, jā? Jā. Es kaut ko dzirdēju, ka Sokolovskis. Sokolovskis, jā. Nu, jā, es esmu dzirdējis vienkārši par viņu. Tikai viņam patīk daudz ēst un daudz izmeklēt. Jā, varbūt jums arī iepatiksies daudz ēst un izmeklēt. Varbūt skatīties kamerās, novietot kameras, jā. Jūs sakat, ka jūs ļoti bieži esat pa vakariem. Nu, ja esat vēlos vakaros, zin kā, ir daudz iespējas pabraukāt apkārt, salikt kameras, pavērot, nodot, pēc tam braukt reidot. Ļoti interesants darbs. Jā. Labi, dosimies atrast jums kolēģi, pie kā jums piesiet.